Šim man pļaumašīna sāka dūmot. Es tagad izjaucu, noņēmu galvu. Reku virzulis. Huņķa tāda, bet savs. Nokasīšu to nost, notīrīšu. Es nezinu, man liekas, kad ja jau sāk dūmot, tad teorētiski eļļi iet garām, bet baigi eļļains te zini te nav. Bet šitas sūds te ir. Un otrā pusītē tāpatās. Bišķiņ. Nu, ir. Nokasīšu to visu, notīrīšu, ceru, ka vairs nedūmos. Jo jaukt ārā, lai gredzenes nomainītu, šitas viss ir kopējais. Viņš nejaucās, neņemās te nost. Tā kā tā man īsti jaukt viņu negribās. Un tā jau redzēs, kā būs. Nu tā. Rekāds man virzulīts. Es ar kaltiņu tā akurāti noņēmu biezumus, resnumus visus tos piekautušos. Un tad ar mazu smilšpapīrīti akurāti notīrīju viņu. Tad virzulīts izskatās tā. Nu, šobrīd ir cilindra galva. Atkal šeit šito daļu akurāti. Nu, tā lai. Nu, tā lēnītēm, vopšim, nečakarējot vārstus, rekur 2 vārsti, ieplūdus un izplūdus. Un pēc tam ar smilšpapīru akurāti. Un tā. Nu, tā es izņēmu arī akurāti vārstiņu ārā. Kā redzams, viņš arī ir ar aplikumu. Tas arī jānotīra, lai kārtīgi varās ciet. Lai viņš kārtīgi ieguļ šajās fāzītēs. Gan ieplūdus, gan izplūdus vārstiņu. Nomainīšu. Galvenais šitās regulētājs skrūvas, var šīs tai neaiztikt. Tā man liekas, jo kā nekā tas tiek noregulēts atstarps. Tas ir svarīgi. Tā. Te ir otrs vārstiņš izņemts ārā. Arī rekur ar aplikumu. Ko es viņu daru? Es viņu tieši tāpatās akurāti. No šitās pusītes tā. Nokasu nost. Te kāds sūd nāk nost. Un pēc tam ar smilšpapīru, protams. Nu, aplikums ir riktīgs. Nu, jāskatās šitā fāzīte, ko viņa te tīra balta, tas ir labi. Šeit šito gropīti, kur viņš ieguļās, es vienkārši tādu mazu skrūvniezīti. Šitā te iztīrīju. Šitā. Nu, tagad šito, kā jau teicu, rupji. Tā tērē sūda visādi. Tā kā būtībā tas ir variants tāds, kad Reku man pateica, ka ja sāk kūpēt, tā tad eļļu ēd, tā tad gredzeni beigti. Bet es saku, davai es nomainīšu gredzenes, un tad man sāk stāstīt, ka šitie jaunie motori, ka viņiem tā kā ir horizontālais cilindrs, tāpēc, ka viņš ir horizontāls. Izdils nevis tikai gredzeni, bet pats cilindrs. Nu, atruna tāda, ka tādēļ, ka viņš ir horizontāls, tas ir muļķība. Cilindrs var būt jebkurā virzienā. Un primāri vispirms man bija doma nomainīt tikai gredzenus. Jo loģiski, ja eļļa iet iekšā, tā tad eļļas gredzens ir nodils. Bet šobrīd ieraugot šo te aplikumu, kas bija sakrājies piededzis, tāpat tagad šo te cilindru galvu no otras puses tīrot un vārstus, es sāku domāt, ka vaina bija tāda. Un tā doma, ko meistari saka, kad ja sāk dūmot, tad nav ko remontēt. Brauc nost, kamēr dūmo līdz galam un pēc tam pēc jaunu dzinēju. Nu, tā ir jaunā domāšana, respektīvi salūza izmet,
bet tā kā es esmu dinozaurs, tad es visam piečakarējos un cenšos salabot. Un bieži vien, lielākoties, man izrādās taisnība, jo visu var salabot, ja grib. Un jebkurā gadījumā gredzenu komplekts viņam maksā kaut kā 20-30 eiro. Pats zinājis nemaksā tik lēti. Tātad jebkurā gadījumā gredzenes mainīt būtu lētāk. Bet ja es tagad iztīrot šo te daļu un šo te daļu, kā arī vārstus notīrot, ja es panākšu to, ka man vairs nedūmo, tad būtībā es būšu nenopircis nevienu detaļu, netērējis finanšu līdzekļus, bet tikai savu laiku un darbu saremontējis pļaumašīnu, kuru man vēl kādu laiku noteikti kalpos. Tā kā mans ieteikums ir, ne tošto neklausīt meistarus, bet, domāt pašiem, jā. Tieši tāpat arī motobloks, ka man bija NTZ 05, jaunie censoņi maina dzinējus no vecajiem, kas bija UD15 vai UD25. UD15 bija 1 cilindru, UD25 2 cilindru dzinējs. Liek virsū viņiem jaunos tos Hondas un visādas citas ķīniešus. Bet es, kad viņu atrestaurēju, tad es nolēmu saglabāt veco dzinēju. Viņš joprojām man kalpo. Un man atruna bija tāda, ka tam dzinējām ir 40 gadi turpat jau. Un neviens jaunais dzinējs nekalpos tik ilgi. Un tam dzinējam bija tikai 2 reizes mūžā veikts remonts. Kāds smuks vārtiņš parādās man te. Un šitien arī šitā gropīta visa smuka, tīra, balta. Un šeit es iztīrīju. Tā kā būtībā mēs varam likt atpakaļ. Patiesībā rekā tas pat vajadzēja vēl pietpītīrīt to. Nekā viņš smuki. Tagad te ir tāds joks ar to ielikšanu, bet viņam diezgan interesanti redzēt kādu sistēmu, tā kā šeit, jā. Tā kā piespied un reku noņem nost vāciņu, jā. Un tieši tas pats arī šeit. Jātrāpa pareizi, ko es arī esmu izdarījis. Un pagriezīšu pareizā virzienā. Un visu, un atkal šo te skrūvi, kur regulētāju, šo te arī nevajag aiztikt, jo viņas atstarpi regulē, ja? Tur ir specifiska atstarpa vajadzīga, un saplīs blīvīt. Nekas, es izgriezīšu jaunu. Tā arī nav problēma. Jaunu blīvu var izgriezt. Jā, sūdīgi. Kaut gan. Labi, tad jau redzēs. Katrā ziņā laikam jānotīra otrs arī. Nebūs nevaina. Tā kā jā, likšu viņu atpakaļ, un tad jau es droši vien piefilmēšu, kas notiek, dūmo, nedūmo un tam līdzīgi. Tātad rezumē. Dzinējs darbojas. No sākuma tā kā dūmoja, bet tagad it kā pārtrauc. Varbūt īslaicīgi, nezinu, tad jau redzēs. Jebkurā gadījumā šāda apkopa nebija lieka. Protams, nomainīja eļļu uz jaunu. Salēja visu, ko vajag. Filtru iztīrīja. Un pagaidām gatavs darbam. Kaut kā tā.